Labvakar tiem, kas ir atnākuši. Mēs sāksim lūgšanas, ja? Pielūgsim mūsu Dievu, mūsu Kungu, mūsu ķēniņu. Viņa vissvētākajā vietā, viņa klātbūtnē, viņa namā ir tik brīnišķīgi pielūgt. Es esmu tik priecīgais šovakar būt šeit pirms izlidošanas, tik forši vēlreiz tā pielūgt kopā ar jums, un tad mēs dosimies ceļā. Jā, Tēvs, paldies Tev tiešām par šo īpašo vakaru Tavā klātbūtnē, un patiešām Tu viens esi viss, kas mums ir vajadzīgs, Tēvs. Tu esi viss priekš mums, Tēvs. Paldies Tev, ka Tava realitāte, Tavs tuvums ir tik reāls priekš mums un mums mūsu vidū, Tēvs, ka Tu esi šeit, ka Tu esi mūsu dzīvēs, ka Tu esi mūsu draudzē, Tēvs, ka mēs varam tiešām Tevi slavēt, Tevi pielūgt, Tēvs, ka Tu esi atvēris debesis caur savu dēlu Jēzu Kristu, un ka mēs varam ienākt vissvētākajā vietā pie Tava troņa, kas ir žēlstības tronis, katru mirkli, katru dienu, Tēvs, lai saņemtu žēlstību caur Tava dēla Jēzus Kristus asinīm. Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo Tavu neizsakamo mīlestību, Tēvs, un Tavu godību, kas ir atklājusies mūsu dzīvēs, Tēvs. Un paldies Tev vēl par to, kas nāk un kas būs. Paldies Tev par to, ka Tu cel savu draudzi, ka Tu cel savu līgavu, Tēvs, jaunā spēkā, jaunā slavā, jaunā godībā, Tēvs. Ka Tu mums māci pazemību, māci mīlestību, māci cieņu, Tēvs, māci visas šīs lietas, un ka mūsos sāks parādīties šie gara augļi, kas jau nobriest, Tēvs, un ka Tavs gars, svētais gars ir tas, kas ved mūs cauri šim procesam, un ka mēs varēsim tiešām redzēt Tavu slavu, Tēvs, mūsu dzīvēs, caur brāļiem un māsām, caur Taviem dēliem un Tavām meitām, Tēvs. Paldies Tev par Tavu tuvumu, Tēvs, un par šo iespēju būt Tavā klātbūtnē, Tēvs, Tavā namā, kur ir vislabāk, Tēvs, kur, kā Dāvids teica, ka viena diena Tavā namā ir 1000 reiz labāka nekā kaut kur citur, 1000 dienas kaut kur citur, Tēvs. Patiešām, lai arī kam mēs neietu cauri, lai kā nebūtu, Tēvs, Tavā namā, Tavā klātbūtnē, Tavā tuvumā ir pati labākā vieta, kur būt, Tēvs, un ne pret ko negribās to mainīt vai atdot, Tēvs, un mēs lūdzam, ka Tavs svētais gars ir ar mums, un ka viņš dara mīkstas mūsu sirdis, ja tās ir kaut kur nocietinātas arī, Tēvs, un ka Tu dod mums šīs jaunās sirdis, Tēvs, un ka mēs varam neieiet kaut kādos rūgtumos, aizvainojumos vai nenocietināt savas sirdis daļ kaut kādas vilšanās, daļ kaut kādām situācijām dzīvē, lai kas tas nebūtu, Tēvs, bet ka Tu dod mums šo miesas sirdi, mēs lūdzam, Tēvs, un ka Tu vadi mūs tālāk uz priekšu, mūs katru vienu, katru ģimeni un mūs kā draudze arī kopumā, Tēvs, ka Tu vadi uz priekšu, lai Tavu gods, slava un pateicība, Tēvs, šajā vakarā un vienmēr, Tēvs, mūsu dzīvēs. Aleluja. Ждешь, когда я приду к Тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к Тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к Тебе, такой, как есть. Печаль
Svētais gars lūdzam nāk, Svētais gars lūdzu iemāju šeit, māci būt ar tevi vienotiem. Svētais gars lūdzu nāk, Svētais gars lūdzu iemāju šeit, māci būt ar tevi vienotiem. Svētais gars lūdzu nāk, Svētais gars lūdzu iemāju šeit, māci būt ar tevi vienotiem. Svētais gars lūdzu nāk, Svētais gars lūdzu iemāju šeit, māci būt ar tevi vienotiem. Es sirdī atdodu, sirdī atdodu, sirdī atdodu, tev ķēniņ mans. Es sirdī atdodu, sirdī atdodu, sirdī atdodu, tev ķēniņ mans. Svētais gars lūdzu nāk, Svētais gars lūdzu iemāju šeit, māci būt ar tevi vienotiem. Svētais gars lūdzu nāk, Svētais gars lūdzu iemāju šeit, māci būt ar tevi vienotiem. Es sirdī
Svētais gārs lūdzam nāc, Svētais gārs lūdzam iemājošai mācību ar tevi vienotiem. Svētais gārs lūdzam nāc, Svētais gārs lūdzam iemājošai mācību ar tevi vienotiem. Svētais gārs lūdzam nāc, Svētais gārs lūdzam iemājošai mācību ar tevi vienotiem. Svētais gārs lūdzam nāc, Svētais gārs lūdzam iemājošai mācību ar tevi vienotiem. Es sirdī atdodu, sirdī atdodu, sirdī atdodu, tev ķēnīmās. Es sirdī atdodu, sirdī atdodu, sirdī atdodu, tev ķēnīmās. Tevi viens nevarēs no tevis mani atdalīt neviens. Tevi viens nevarēs no tevis mani atdalīt neviens. Dievs manā dzīvē, Dievs manā elpā, Dievs manā miera, Dievs manā miegā, Dievs manā ceļā, Dievs manā darbā, Dievs manās domās, Dievs manā dziesmā. Tu man esi viss, 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 tu man esi viss. Dievs manās ilgās, Dievs manos sapņos, Dievs manās acīs, Dievs manās gaidās, Dievs manos smieklos, Dievs manās bādās, Dievs manās sāpēs, Dievs manā priekā. Tu man esi viss, tu man esi viss, tu man esi viss, tu man esi viss.
acīs, Dievs manās gaidās, Dievs manos smieklos, Dievs manās bādās, Dievs manās sāpēs, Dievs manā priekā, Dievs manās ilgās, Dievs manos sapņos, Dievs manās acīs, Dievs manās gaidās, Dievs manos smieklos, Dievs manās bādās, Dievs manās sāpēs, Dievs manā priekā. Tu man esi viss, 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 tu man esi viss. Kristus manī, godības cerībā, 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 tu man esi viss. Tu man esi viss, 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 tu man Dievs manā dzīvē, Dievs manā elpā, Dievs manā mierā, Dievs manā miegā, Dievs manā ceļā, Dievs manā darbā, Dievs manās domās, Dievs manā dziesmā, Dievs manās ilgās, Dievs manos sapņos, Dievs manās acīs, Dievs manās gaidās, Dievs
manos smieklos, Dievs manās bēdās, Dievs manās sāpēs, Dievs manā priekā. Tu man esi vīrs, 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 tu man esi vīrs. Tik liela, kungs, tava žēlastība ir, cik augstu ir debesis. Tik liela, kungs, tava mīlestība ir, cik augstu ir debesis. Tik liela, kungs, tava žēlastība ir, cik augstu ir debesis. Tik liela, kungs, tava mīlestība ir, tu piedod visus grēkus un dziedē visas vainas, tu mūžīgo dzīvību dod. Tu piedod visus grēkus un dziedē visas vainas, uz mūžiem ar tevi, mans kungs. Tu piedod visus grēkus un dziedē visas vainas, tu mūžīgo dzīvību dod. Tu piedod visus grēkus un dziedē visas vainas, uz mūžiem ar tevi, mans kungs. Tu piedod visus grēkus un dziedē visas vainas, tu mūžīgo dzīvību dod. O, mans Dievs, tu piedod visus grēkus un dziedē visas vainas, uz mūžiem ar tevi, mans kungs. Tu piedod visus grēkus un dziedē visas vainas, tu mūžīgo dzīvību dod. Tu piedod visus grēkus un dziedē visas vainas, uz mūžiem ar tevi, mans kungs. Tā kunga žēlastība paliek mūžīgi, tā mūžam dzīva viņa bērnos. Tā kunga žēlastība paliek mūžīgi, tā mūžam dzīva viņa bērnos.
mīlestība ir, cik augstu ir debesis, tik liela, Kungs, tava žēlastība ir, cik augstu ir debesis, tik liela, Kungs, tava mīlestība ir pār mums, tava mīlestība plūst, pār mums, pār taviem bērniem, pār mums, tava mīlestība plūst, tā plūst, pār mums, pār mums, pār mums, tava mīlestība plūst pār mums, pār mums, pār mums, tava mīlestība tā It viss, kas grūvis, kas bijis salauzts, caur žēlastību ir atjaunots. Es tāds, kāds esmu, pie Kristus nāku, nu esmu brīvs, es esmu brīvs. Tas grūvis kopā, kas bijis salauzts, caur žēlastību ir atjaunots. Es tāds, kāds esmu, pie Kristus nāku, nu esmu brīvs, es esmu brīvs, man žēlastība dāvāta, bez paša nopelnā. tā krustā nav, te Golgotā ir dārgības sāta. Redzu tavu mīlestību, zinu mani mīli tu, man piedošanu dāvini un laustu sirdi dziedini. Mūsu vainas ņem bailes sāpes un tukšu trauku tu piepildi. Ņem manu sirdi, ņem manu dzīvi, lai gaisma spīd šai pasaulē. Ņem mūsu vainas, ņem bailes sāpes un tukšu trauku tu piepildi.
pielūgsim viņu, pacelsim savas balsis. Halleluja! Tu esi cienīgs, tu dāvā žēlastību tiem, kam nav, tie, kuri nav vērtīgi, tie, kuriem nav cienīgi. Tu esi žēlastība. Tu mīli katru vienu. Tu nepamet un neatstāji.
kas grūvis, kas bija salausts, caur žēlastību ir atjaunots. Es tāds, kāds esmu, pie Kristus nāku, nu esmu brīvs, es esmu brīvs. It viss, kas grūvis, kas bija salausts, caur žēlastību ir atjaunots. Es tāds, kāds esmu, pie Kristus nāku, nu esmu brīvs, es esmu brīvs. Man žēlastība dāvāta, bez paša nopelna. Tā krusta nāve Golgāta ir dārgi maksāta. Man žēlastība dāvāta, bez paša nopelna. Tā krusta nāve Golgāta ir dārgi maksāta. Ņem mūsu vainas, ņem bailes sāpes un tukšu trauku tu piepildi. Ņem manu sirdī, ņem manu dzīvi, lai gaisma spīd šai pasaulē. Ņem mūsu vainas, ņem bailes sāpes un tukšu trauku tu piepildi. Ņem manu sirdī, ņem manu dzīvi, lai gaisma spīd šai pasaulē. Man žēlastība dāvāta, bez paša. Tā krusta nāve Golgāta ir dārgi maksāta.
zinu mani mīli tu, man piedošanu dāvini. Laustu sirdī dziedini. Redzu tavu mīlestību un zinu mani mīli
dziedini, tu mani dziedini, tu mani dziedini, debesu Tēvs, tu mani dziedini, tu mani dziedini, tu mani dziedini, debesu Tēvs, tu mani piepildi, tu mani piepildi, tu mani piepildi, debesu Tēvs, tu mani piepildi, tu mani piepildi, tu mani piepildi, debesu Tēvs. Slāva, slāva, slāva. Halleluja. Tēvs, mēs mīlam Tevi, mēs pielūdzam Tevi. Tu esi tiešām viss, kas mums ir vajadzīgs. Mēs ļoti, ļoti mīlam Tevi, Kungs. Tu esi mūsu dziedināšana, Tu esi mūsu brīvība. Tu esi mūsu glābšana. Paldies, ka Tu izglābi mūs no šīs pasaules, no šīs elles, no šīs. Ka Tu esi izrāvis mūs un paņēmis pie sevis. Dievs, mēs mīlam Tevi, es mīlu Tevi no visas sirds. Kungs, piedod, šķīstī mūs no visiem grēkiem. Visas nešķīstības šķīstī savās asinīs. Šķīstī savās asinīs. Slāva Tev, Kungs. Slāva, slāva, slāva. Slāva, 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 slāva. Halleluja. Halleluja, slāva. Halleluja. Jā, varam nākt baudīt vakarēdienu. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to. I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside out. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. I cannot explain, but nothing's more real than this. In the presence of God, oh, what my heart experienced when my shame at the wayside and my sin met the Most High. I was washed from the inside. I was washed from the inside out. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood.
longing for acceptance, let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be holy, righteous, purified and spotless? Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be worthy, forgiven, justified, really living? Let me tell you, it's only by the blood. What can I say? Thank you is not enough. Jesus, your grace, your mercy poured out for us. I will love you forever, here on earth into heaven. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside out. I've been washed from the inside out. Halleluja. Slavu Jēzum. Jēzus ir labs. Viņš mūs ļoti mīl. Jā. Kāds vēlās kaut ko padalīties? Varbūt. Jā. Es domāju, ka tu nāc padalīties. Tu... Vispār īsumā varu, jo tas nav mans pirmais lūkšanas kalpojums. Vispār lūkšanas kalpojumos tādos es ļoti, tagad man tā biežāk tas palika, es ļoti šeit piedzīvoju eņģeļu dziedāšanu. Slavēšanas laikā es dzirdu eņģeļus, un es jūtu ļoti Dieva klātbūtni un eņģeļu aktivāciju vispār par slavēšanu. Mēs, kad slavējam, es pilnīgi jūtu tur tāds aplis ar eņģeļiem, un visi no visām malām dzied, un tas ir vienkārši tik tāda brīnišķīga sajūta, tāda, bauda pilnīgi, slavējot, un tu baudi un dzirdi, kā tie eņģeļi, dzied kopā. Un slavēt Dievu, man ļoti patīk šī brīnišķīga sajūta kopā ar eņģeļiem. Slavēt Dievu, tas ir vienkārši kaut kas debesšķīgs. Slavu Dievu, jā. Varbūt vēl kāds ir, kas mums tur Niola šodien nav, Aiga ir. Jā. Es redzēju sākumā slavēšanas, ka ir vairākas aizdegtas lāpas, un pēc tam bija aina ar tādu milzīgu tumšu alu, kur ir pilns ar kauliem, un likās, ka ir jāpasludina dzīvība un kaulos, un tad bija tā sajūta, ka vienkārši caur visu šo vakaru arī tiek atraisīta dziedināšana, varbūt tās tīri kaut kādām tādām dvēseliskām lietām personās, kas ir bijušas sadragātas un, nomirušas iekšā cilvēkos un aizmirstas, atstātas. Jā, paldies. Varbūt vēl kāds ir, kas vēlas kaut ko pateikt. Edmunds mums sen neko nav teicis. Ne? Negribi? Gunda.
Es vienkārši par vienu vecu lietu ar par tiem eņģeļiem es atceros. Tas bija mums uz vietas kaut kā konferences, un tad brālekam Timofejs sauc mācītājs, ka viņš dzirdēja, ka kors dzied, ja? Un es arī tajā dievkalpojumā dzirdēju tādas skaistas jaunas sieviešu balsis, man likās kāds 10 vai ne. Es no sākuma nodomāju, ka varbūt šeit no citas draudzes kaut kā slavētājs atnākuši, bet tas bija tik dzīdri un pārdabiski. Un mēs runājām ar Sanitu, ar Fredenfeldu, un viņa teica, ka viņa arī dzirdējusi toreiz, ka šeit, tieši šitajā vietā tas notika. Ka šeit tiešām eņģeļi laikam. Es jau reti dzirdu kaut ko tādu. Es arī tā reti, bet ir cilvēki, kas saka, jā, ka ir dzirdējuši, ka eņģeļi mums bišķi piedzied klāt. Mums nesanāk, eņģeļi palīdz. Es varu pastāstīt tiešām arī pilnīgi reālu stāstu, kad mēs bijām ar Kasparu vienā no reizēm, kad mēs bijām Sietlā. Mēs bijām pie Andreja dievkalpojumā. Es neatceros, kura no tām reizēm bija, bet mēs stāvējām arī priekšā slavēšanā. Un tiešām tas, ko cilvēki citreiz stāsta par tiem eņģeļu dziedāšanām un to, dažreiz liekas, tur kaut ko izdomā. Bet es atceros reāli, kad es stāvēju un es nevaru izskaidrot to sajūtu, bet liekas, ka kaut kas atverās, vai kā to pateikt. Un es pilnīgi dzirdēju tādu it kā vecā baznīcā tādu milzīgu kori, kas dzied. Un es pilnīgi galvu pagriezu, skatos, it kā nekā nav, bet tik reāli, tas bija tik reāli. Un Svitlana tajā mirklī arī viņa blakus stāvēja, viņa ar tā pagriezās, mēs kopā tā pagriezāmies, pilnīgi pēkšņi koris dzied. Tur arī viņu slavēšanas laikā bija arī ļoti līdzīgi, un pie mums ar to es esmu kaut kādas reizes dzirdējusi, bet tas bija tik, un toreiz izgāja, man liekas, Džeremijs priekšā, un arī viņš tāds saka, jūs dzirdējāt, ka bija pavērās un eņģeļu koris dzied. Es reāli tik spēcīgi vienreiz mūžā esmu tiešām šitādu pārdabisku reāli piedzīvojis pie Andreja toreiz draudzē. Bet šodien uz pēdējo dziesmu es stāvēju, vienkārši tā mierīgi, vispār neko nedziedāju, neko stāvēju, un vienā mirklī bija tāda sajūta pilnīgi tā kā nomainās atmosfēra, un it kā Jēzus tā kā pienāca klāt. Jā, Jēzus ir ļoti labs. Jā, varbūt vēl kādam sirdī kaut ko pateikt. Starp citu, mēs šo nakti jau lidojam prom. Es varu izstāstīt nelielu liecību, starp citu, kas šodien notikās. Beidzot, man arī ir ko pastāstīt. Parasti jūs stāstat, es vienmēr piekasu, prasu jums. Pats nestāstu neko. Bet mums šodien bija mums šodien velns, kā varbūt tāds sakot, jūs zināt, mums šonakt jālido uz Amerikas Savienotajām valstīm. Kā Edmunds saka? Uz štatiem vai? Edmundam ir tāds specifisks vārds. Uz Amerikāniju jālido. Uz Amerikāniju, jā. Un man, telefonā ir tā aplikācija Lufthansa, es tur uztaisu check-in, visu izdaru, tā kā priecīgs no rīta, viss kārtībā, tur gatavojamies, tur un tā. Pēkšņi man izlec ārā, ka 12. februārī piloti sāk streikot. Akal. Tur viņi ik pa laikam streiko, bet tieši, vēl nav vajag tieši 12. Tieši tā, kā mēs lidojam, vajag uztaisīt streiku, lai mēs nevaram aizlidot. Es domāju, ko lai dara. Un man atnāk cancel, man uzreiz, notifications, ka viņi streikot sāk, bet es redzu vēl biļetes stāv, tā kā. Un es skatos, kā mana biļete līdz Frankfurtai paliek, bet no Frankfurtas Sietlu sarkans pāri canceled. Tā kā, un gaidiet no mums, mēs kaut ko domāsim. Es saprotu, ka tur laikam ir 100 cilvēku, kuriem viņi domās kaut ko, un es Dievs domāju, ko darīt. Es saku Kristīnai, zvanam, vienkārši zvanam uz Lufthansa. Zvanam viņiem. Uz vienu neceļu, tur laikam pārbāzt līniju, atradām Latvijā, izrādās Lufthansa, arī kaut kāds ir kāds kantoris, zvanam uz turien, tur angliski ar viņu runā, tur pacēla. Mēs sākam stāstīt, ka mums tur tā. Un viņi tur ilgi, mēs visu dienu laikam runājām ar viņiem, un viņi beigās atrada mums biļeti, jā, arī mēs šonakt izlidojam Frankfurti. Mums tur Frankfurtē mums būtu uzreiz pēc stundas, divām būtu standartā jālido uzreiz uz Sietlu,
bet mums samainīja to biļeti tā, ka mums jālidojas San Francisco, 6 stundas jābūt ir tajā Frankfurtē, tad uz San Francisco un no San Francisco uz Sietlu. Bet galvenā ideja, ka mēs dabujām un mēs būsim vēlāk nedaudz, bet es sapratu, ka tur 100 palika tā, ka viņi varbūt ir piekdiena, es nezinu, vai kad viņi aizlidos. Jo, ja atceļās tik daudz reisi, tad tur ir 100, kuri ir jāpārceļ cilvēki, vai 1000 pat, es domāju, cilvēki jāpārceļ. Un faktiski, ja mēs nebūtu piezvanījuši, man nāca vēl tie ziņas, viņi nebija sapratuši, ka es dabūju tās biļetes. Viņi man tā raksta, mēs domāsim vēl, bet es jau biju dabūjis tās biļetes, viņi laikam automātiski uz kāds e-pasts tur nāk atbildētājs, ka mēs jums varbūt piekdienu kaut ko domāsim pa jums. Tur tā līnijas, visas līnijas bija pārbāztas, kad zvanīja. Visi tie chatboti, kuriem var uzrakstīt tajā aplikācijā, viņi atslēdzās pēkšņi, tāpēc, ka tur sāka krašot visu tā mājaslapa, laikam tur visi sāk kārdīties. Bet es iedomājos, iedomājieties, 12. datums mums ir jālido un vēlns, nevar 11, 13, 12. viņam vajag, uztaisīt šito. Vienkārši kaut kas mums tur laikam sagaida vēlnam, kaut kā pēdējā laikā vēlnam galīgi nepatīk tas, ko mēs te daram. Es nezinu, tik daudz uzbrukumi nav bijuši sen vienkārši. Jā, tāpēc vēlns ir norāvies no ķēdes. Jā, bet slava Dievam, jā, ka mēs tomēr lidojam šonakt, jā, mēs trijos jau braucam uz lidostu un būsim ceļā. Jā, Anna nevar sagaidīt. Bet jā, tā bija reāla liecība, jo mēs varējām, jā, vispār visu mainīties citādi, bet Dievs, tu vēlams mēģināja iegriezt, bet Dievs palīdzēja eņģeļiem īstos cilvēkus sazvanīt, un ka viņi mums atrada īstās biļetes. Tāpēc tāda liecība. Jā. Tāpēc, tie, kas nezin, mēs nebūsim līdz kaut kur 2 nedēļas sanāk. 2 svētdienas nebūsim. Tāpēc piekdienas arī šās 2 piekdienas nebūs, kā mums bija parasti. Pēc tam, kad es atbraukšu, tā kā būs. Vienkārši tas, kas ir sācies, man tas ļoti dārgs ir, es viņu negribu tā atlaist pašvaļā. Man ir kaut ko nesabojā. Varbūt es pārāk esmu, kā saka, tāds uztraucos, bet, es tā kā droši paliek droši. Kā saka. Un tāpēc svētdiena būs, tad būs trešdiena, svētdiena, un tad atkal mēs būsim jau kaut kādu otrdienu vai trešdienu. Nevis nākamnedēļ, aiznākamnedēļ atpakaļ. Un tad jau viss, kā ies pēc grafika mums, kā viss notiksies. Vēl uzzināsim, vēl tiek menedžētas lietas. Jā, varbūt Edmunds vienmēr varētu kaut ko kādā dievkalpojumā vismaz kādas 5-10 minūtes pasludināt, kamēr es neesmu. Lai atgriežas no grēkiem. Viņam ir viens ļoti tāds spēcīgs vēsts, ko viņš bieži vien... Es redzēju tādu video, kur viņš stāvēja kaut kādā... Jūs laikam visi esat redzējuši to video, ja? Kur viņš bija tādās... pie ezera, jā, un tur bija kaut kāds uz kaut kādu viņš stāvēja, un viņš sludināja zivīm, vai kam tur. Jā, viņam tāda spēcīga balss Edmundam ir vienkārši gulbiem, jā. Tāpēc, labi, mīļie, jā, liels prieks biju kopā būt ar jums. Nav tā, ka es atvedos uz visiem, lai kā es jau mirtu, bet nē, cerams, ka vēl nē. Ja viss būs labi, lidmašīna viss aizlidos, mēs būsim atpakaļ. Bet, ja tādu uzbrukumu, es domāju, ka varbūt tur kaut kas būs labs arī. Nē, tur vienmēr ir kaut kas labs, bet varbūt kaut kas īpašāks labs. Varbūt, jā. Kaut ko atvedīsim šeit ar garīgi, kaut kādu jaunu uguni. Mums jau ir uguns te. Un būs, jā, redzēsim. Arī, jā. Mēs tur, kā saka, mums būs apmaiņas programma. Labi, mīļie, visi es te visu laiku atkal izrunājos.
tiekamies jau pēc laiciņa. Kas Facebookā likšu bildes, kaut kādas vidikus varbūt, tad varat tur pastīties. Ilgi neko neesmu līdz Facebook, Instagramā. Tagad būs iespēja kaut ko ielikt, ko parādīt, jā. Labi, mīlu jūs, lūdzat par mums, lai mums visi ir kārtībā, un tiekamies jau pēc pāris nedēļām. Atā.